Sveiki! Kāpēc būtu vajadzīgi veci meži? Mani sauc Agns Grauduls, ikdienā nodarbojos ar mežu apsaimniekošanu un sniedzu konsultācijas par mežsaimniecību. Un man vienmēr ir ļoti interesanti vērot tos mežus, kur cilvēks kādu laiku nav darbojies. Ir divi tādi klasiski piemēri, kas mūsdienās ir sastopami, ir 90. gadu kailcirts, kurš ir nocirsts un pamests un nekas nav darīts. Un 2005. gada vētra, kuri kaut kas reizēm paņemts ārā, reizēm atstāts, un tālāk tas mežs ir gājis pēc tā savu ceļu. Un tas patiesībā ir ļoti interesanti vērot, kādā veidā daba to risina, jo daba patiesībā ir patiesa. Viņa nemānās. Viņa dara tā kā viņa vislabāk to māk, un tad tos mežus vērojot, tu reāli saproti, kādā veidā daba strādā, kādā veidā daba to veicina to daudzveidību, ka tas ir viņā iebūvēts, ka tur ir vienmēr vairāk par vienu sugu. Tur var redzēt, kā notiek atjaunošanās, cik maz vai daudz gaismas ir vajadzīgs gaismas jūtīgām sugām vai prasīgām sugām, kā bērzam un priedējiem. Tur redzēt, ka viņām pietiek patiesībā samērā neliela atvēruma un tie koki ļoti labi atjaunojās. Un tur ir tāda, vismaz man priekš tāda meža apsaimniekošanas, kopšanas ir tāda ļoti liela radoša vieta, kur eju, skatos, vēroju. Tie ir gan manu klientu meži, gan arī kaut kur vienkārši braucot apkārt vai kaut kur garam kaimiņu mežos ieskatoties, vienmēr pavērot to arī, paskatīties, kas tur notiek, tad tu vari apmēram saprast, kad tur ir bijusi kaut kāda pēdējā iejaukšanās. Un tad tu saproti, kurā vietā tas mežs ir gribējis aiziet. Un ja tur cilvēks nav neko darījis kādus 5-10 gadus, tas mežs tā reāli visu to parāda. Un tur ir tās lietas, ko mēs varētu ikdienā izmantot arī savā darbā. Es pats to pielietoju, es vēroju, un tādā veidā es saimniekoju gan savos, gan mano klientu mežos. Un tā arī cilvēkiem, kas man jautā, ko darīt ar mežu, es arī stāstu to manu pieredzi, kas ir balstīta uz mežu, kā mežs patiesībā ir. Tas tāds garāks ievads bija pa mežu. Tālāk būs viens no piemēriem, kā sieja meža apskatos un bišķiņ mani vērojam, kā tas mežs ir audzis. Sveiki! Dabiskā meža atjaunošanos atvērumos notiek dažādi. Te ir 2005. gada beigās, augšā redzēt kaut kādas vēl tās priedes, kas ir vecās, un apakšā te ir sparīgs lazdu pamešs, kaut kāds gadus 10 apakaļ te bija viens lazdulājs un izskatījās, ka te viss būs slikti un nekas nenotiks, bet tā daba ir ņēmusies tas tomēr sakārtot, tā kā viņai vajag, un tās lazdas ir pamazām aiziet otrā plānā, un te var redzēt, te pamazām uz augšu aug eglis, un kaut kur ir vairāk gaismas, ir izauguši arī smuki bērzi. Mums ir veids, kā notiek dabiskā meža attīstība, vēl ir kāds ozols, ir izauguši dažādi koki, un būtībā tas atvērums ļoti labi smuki aizpildās, un arī ar gaismas jūtīgām sugām. Un tā lazda, tāda kaut kad aizies otrā plānā, vienkārši tā augsne pietiekoši auglīga, un kādu laiku tā lazda var eksistēt. Ja te būtu cilvēks iejausies, tad iespējams, ja mērķi koki būtu lielāki, to lazdu varētu nedaudz piefrizēt, bet būtībā kaut kāda daļa no lazdām var arī atstāt. Tāds skaists jauns mežiņš auga.